Nu, Jēdz, kā tev šodien skolā gāja? Labi, mēs šodien mācījāmies par dzīvniekiem. Par dzīvniekiem? Nu, tad man tā Jākab ir izaicinājums. Ja tu varēsi atbildēt pareizi uz 5 jautājumiem par dzīvniekiem, tad es nopirkšu saldējumu. Nē, 5 saldējumus. Nu, labi. Es esmu Jēcim sagatavojis jautājumus no jaunās sistēma erudīcijas spēles. Redzēsim, kā viņiem veiksies. Nu, Jākab, sākam. Kurš no šiem somaiņiem dzīvo Ziemeļamerikā? A. Ķengurs, B. Opusums vai C. Vombats? Ķengurs. Ķengurs? Kāpēc tev liekas, ka tas ir ķengurs? Ķengurs tagad dzīvo Austrālijā. Jā. Nu, pareizā atbilde ir B. Opusums. Kura dzīvnieka smadzenes ir vislielākās attiecībā pret ķermeņa izmēru? A. Zilonim, B. Šimpanzei, C. Skudrai. Ziloņiem. Nē, Jākab, pareizā atbilde ir skudrai. Jākab, kurš ir ātrākais sauszemes dzīvnieks? A. Gepards, B. Lava, C. Antilope. Čīda. Čītaks? Jā. Pareizi, Jākab, pareizā atbilde ir gepards. Redz kā, šitā spēle ir arī angļu valodā. Kurš zīdītājs izmantos savu asti, lai turēties pie priekšpusēm? A. Bāvera, B. Sliņķis, C. Pērtiķis. Slīns. Sliņķis? Kāpēc sliņķis? Tu vispār esi redzējis dzīvē sliņķi? Ieva vai tu, Emīla? Nu, paldies, Jākab, bet pareizā atbilde ir C. Pērtiķis. Jākab, tev čūskas patīk? Jā. Nu, tad jautājums par čūskām. Kur no šīm Āzijas čūskām ir indīga un tā ir kapucei līdzīgs kakls? A. Klaburčūska, B. Kobra vai C. Puķa Puķa čūska. Nu, nē, Jākab, pareizi atbilde ir kobra. Šie jautājumi ir atrodami erudīcijas spēlēs sistēmā bioloģijas nozarē, bet pavisam kopā ir 6 dažādas nozares un 336 dažādi jautājumi. Tāpēc interesanti būs pilnīgi visiem. Pērc spēli sev vai dāvini citiem.